Labdien! Liels prieks, ka esi atvērs manu video. Noteikti tad jau zini, kāpēc, un tev ir pamatots iemesls tā atvēršanai. Par mani. Es esmu Anna Allena, beigusi 23. gadā bakalauru, iegūstot uzņēmumu vadītāju kvalifikāciju. Pašreiz izstrādāju diplomu darbu maģistrā. Tas nekādīgi netiks saistīts ar konsultāciju sniegšanu. Maģistra tēma ir pilnīgi nesaistīta ar šīm konsultācijām. Bet ne par to. Agrāk arī es biju uzņēmējs, mazais uzņēmējs, kurš nodarbojas ar apģērbu šūšanu dažādām iestādēm. Tā skaitā arī individuāli beju kolektīviem. Kā redzams, esmu bijis arī tērpu stila speciālists un apģērbu modelēšanas, konstruēšanas speciālists. Bet laika iet un arī prioritātes mainās, līdz ar to uzņēmēja darbība ir kļūst par manu sirdslietu. Papildus esmu iegūst zināšanas darba drošībā, publiskajos iepirkumos, psiholoģijā un digitalizācijā. Mazliet par manām prasmēm. Kā redzams, šie ir 11 krāsaini bloki. Tie ir visas manas stiprās puses, tur, kur es vairāk esmu pārzinājusi visu un spēju tiešām sniegt savas zināšanas tālāk jau jums, kā interesētajām pusēm. Protams, tās ir saistītas ar grāmatvedības jautājumiem, loģistiku, projektu vadīšanu, organizāciju vadīšanu, biznesa procesu plānošanu, zaļo ekonomiku, inovācijām, arī digitalizācijas procesiem, personāla vadīšanu, protams, arī motivēšanu tur ietverta tiek. Mārketings, kur gan bez mārketinga ir jāprot pārdot savu uzņēmumu un savas zināšanas, gluži tāpat, kā to tagad daru es. Bet īsumā, šis ir pilotprojekts, atkārtoju, tas ir bez maksas. Līdz ar to maksa par šīm konsultācijām netiks jums prasīta. Mans mērķis ir veicināt uzņēmēju darbības attīstību Latvijā. Darbības sfēra ir uzņēmēju darbības konsultāciju sniegšana par sekojošiem tematiem. Biznesa plāna izstrādes process. Iespējams, kādam ir kāda aizķeršanās vai nesaprašana par biznesa plānu, droši var man prasīt, es palīdzēšu. Mārketings, personāla vadīšana, lietvedība, uzņēmuma digitalizācija. Līdz ar to arī riski, tāpat arī procesa vadība, pārmaiņu ieviešana. Kā mēs zinām, līdz ar digitalizāciju rodas arī pārmaiņas personālā, personāls piedzīvo papildus stresu. Līdz ar to ir nepieciešams kāds padoms noteikti, kā to personālu nomierināt, kā pārliecināt, ka digitalizācija tikai veicinās uzņēmumu izaugsmi un personāla darba kapacitāti, nevis to pretēji iznīcinās darba spēku, aizstājot ar datorizētām programmām. Un visbeidzot, attālinātā darba organizēšana. Ir svarīgi organizēt to pareizi, lai nebūtu pēc tam sekas negatīvas uz uzņēmumu. Publiskie iepirkumi līdz zināmai robežai. Diemžēl pati publiskajos iepirkumos nespēšu jums palīdzēt iesniegt dokumentus, jo tas nav mans lauciņš, bet es varu aptuveni pastāstīt, kas, kā ir nepieciešams. Un, protams, jaunie topošie uzņēmēji. Es zinu pati pēc savas pieredzes, cik grūti ir dibināt uzņēmumu, cik liels risks tas ir, cik daudz stresa tiek tērēts tam visam. Un kāpēc tam beigās ir grūti to visu nobeigt, jo tu zini, ka ja kādu punktiņu nebūsi uzlicis uz i-burtiņu, tavs bizness var izjukt. Tāpēc droši, ja ir kādas bāžas vai nesaprašanas, esmu gatava sniegt jums konsultāciju un palīdzēt. Tas īsumā bija par mani. Ja kāds tomēr grib ar mani sazināties, tad vēlreiz nošērošu savus kontaktus, noteikti komentārā, droši rakstat, drosmīgākie var arī zvanīt, pēc iespējām arī atbildēšu, kā arī ir arī WhatsApps. Paldies par uzmanību, uz tikšanos!